Piektās dienas rīts. Nu jau pusdienlaiks, vai nerunāt? Un mēs pametam šīs mājas. Un tad mēs tagad šodien brauksim uz Sēramannām un uz Boržomī. Un mēs paliksim Boržomī. Būtu izcili, ja mēs būtu tā kā vakarā, protams, tad jau ir tas tā kā iespaidīgi ārā augsts un tu sēdi karstajos avotos. Neapredz saulē. Šoreiz mēs esam negluži no rīta pusdienas laikā. Īstenībā diezgan karsts liekas. Bet īstenībā nav karsts. Ļoti patīkami. Ir apburoši. Tā mēs tagad nonācām pie kolonnas, kur augšā ir uzbūvēta māja un dzīvo mūks. Čau, draugs! Čau! Kas tas tāds? Un ko tur ej? Kur mēs esam, Renāt? Mēs esam Boržomī, mēs esam ieradušies un mēs paliekam tādā mājlē. Nātu, fancy. Griesim paēst beidzot. Pagulējām mazliet, gribējās. Tāls ceļš tomēr visu dienu ceļā pavadīt. Jā. Gamarģeva. Latvija. Iz Latviju. Un iesim te kaut kādā restorānā, jo tur iegāja arī citi cilvēki. Tur vispār ļoti maz turisti ir. Tā jā, labi. Gamarģeva. Jā, un tā izskatās mūsu apartamenti. Tā diezgan, teiksim tā, viduvēji. Te jau tomēr laikam vajadzēja ņemt kaut ko, kur ir skats, vai ne? Bet te ir skats. Lūk. Mēs esam pašā centrā. Mēs esam reāli pašā centrā, bet tas skats. Reāli mēs esam puspagram. Kas nav pats trakākais, vai ne? Galvenais bija televizoru izmērs, kāpēc es šeit vēlējos palikt.